galda var tā. Puiši pazuda kaut kā neliec. Es nezinu. Auti, tas skotīt. Nolikt tepat? Škēvus mēs jau goldies, tāpēc pazinās. Нас касаться сову. Kā ir zinos? Jā. Škēvietis uz mūsu. Konkrētā rīka. И tu uz to žanes noraucus? Tā šķīvīši tā rāpnes? Jūs kaut kur uz goldas arī. Starp traukiem lielāka temperatūra un cits efekts. Ja? Šeit nekā nebija, cits efekts. Ja? Tā, ka to nevar nekad paredzēt. Tās parasti tas lietas neprognozējamas. Tāpat kaut kādi gaišāki plekīši sanāk uz traukiem. Pieņemsim skrūzītes, redz, ja? Tāds plekītis. Vienkārši kaut kas bija uzlikts virsū un paliek tāds gaišāks plekītis. Ja? Kaut kādiem traukiem sānos vāzi, varbūt tādi lāsmi, tādi ēnas pārējās. Un tas parasti sanāk nejauši, neplānojot, un tāpēc ņemot ārā vienmēr kaut kādi pārsteigumi kaut kas. Kā forši sanāca. Un tās lietas nekad nevar speciāli atkārtot. Ja? Tāpēc tā ir, ka ņem ārā traukus un skaties visādus brīnumus, kas sanācis. Liksim šeit. Tāda, liekas, ka tāda mīļāka, tāda, ka paņem rokās pat jūtas starpību. Teiksim, nevaskot, jūt starpību, viņš tās patīkamāks arī rokā paņem to trauku. Tā kā sievietei pūderu uzliek mazliet, tad mīļāk viņš ir. Jā. Tā kā trauks lauka. Mēs kaut kā parasti neuzticam tādus darbus. Paši darām.